Mūsu iecer kopā ar veidojot šīs diskusiju ciklu kopā ar Ekonomistu apvienību Latvijas universitātē ir panākt to, ka Latvijā sabiedrība sāk runāt par jautājumiem, par kuriem tā parasti izvēlas nerunāt, baidās no šīm tēmām, vai arī mēs esam pieraduši par viņām runāt tikai tādā virspusējā līmenī, ziņu virsrakstu līmenī. Mums būtu jāpanāk, ka veidojas skaidra izpratne par problēmu, tad arī var saprast, kā to labāk risināt. Mums ir jāapskatās, kāda ir ārzemju pieredze, kādi ir labākie gadījumi mūsu reģionā, mūsu centrāla austruma Eiropas reģionā, kā ir izdevušies šo problēmas tikt galā. Mums ir arī galu galā jāiegūst iespēja nonākt pie kaut kādiem risinājumiem šīm problēmām. Un to var izdarīt tikai nākot kopā, diskutējot, meklējot kopīgo, atrodot risinājumus. Man šī ideja patīk tādēļ, ka ir cerība izveidot diskusijas par vissvarīgākajiem jautājumiem, bet gribētu teikt īstas diskusijas. Ko es ar to saprotu? Jo no vienas puses šķiet, ka šobrīd jau tik tiešām varbūt arī nav diskusiju trūkums. Avīzes raksta, portāli diskutē, sociālie tīkli vārās par svarīgiem jautājumiem. Bet tomēr zināma daļa no tā, manuprāt, ir mārketinga orientēti, un zināma daļa ir, kad, teiksim, politiķi vai viedokļu līderi jau pauž to, kas ir zināms, bet nav gatavi dzirdēt, ko saka citi. Manuprāt, tādēļ diskusijas es esam gatavi iesaistīties tādēļ, lai viņas nebūtu, teiksim, kaut kā iepriekš angažētas un ka mēs jau iepriekš sagaidām, kādu mēs no tām noteikti gribam redzēt rezultātu. Man patiktu, kad ir viedokļu sadursmes, jo es ticu tam, ka strīdos un diskusijās dzimst patiesība. Asa problēma, par ko daudz ir runāts, bet diemžēl maz ir darīts, ir izglītības skolu reforma, kur šķiet, ka tā ir tā Latvijas iespēja. Tā ir tā iespēja mums augt, attīstīties, kļūt bagātiem, kļūt pārtikušiem, labklājīgiem, bet tā, diemžēl, vēl nav tikus izmantot. Jāpiekrīt, ka daudzi no risinājumiem patiesībā jau sen ir gatavi, daži vairāk kā 10 gadus ir gatavi un saplānot izglītības sistēmā, piemēram, izglītības tīkla optimizācija, proti skolu tīkla optimizācijas plāns ir jau vairāk kā 10 gadus gatavs, viņš atkal no jauna tiks plānots, kā var saprast no jaunās valdības deklarācijas, bet risinājumi ir, un viņi ir zināmi. Viena daļa nav zināma, bet kas ir pats svarīgākais, reizēm nav tik svarīgi saplānot, ko darīt, kā to realizēt. Un tāpēc, piemēram, uz pirmo diskusiju 10. martā mēs esam aicinājuši izglītības jomas speciālisti, politiķi no Igaunijas, viņa arī vicespīkera Igaunijas parlamenta šobrīd Laina Randjeru, lai viņa pastāsta, kā tad Igaunijā ir izdevies šo soļu spērt, kāpēc viņiem sanāca, ko viņi darīja, tas, ko mēs varbūt nespējām izdarīt šajā periodā. Un, redzēsim, tā ir viņa pieredze, kas dos arī iespēju izglītības politikas veidotājiem, varbūt atrast īstos ceļus, lai sen iecerētās reformas tiktu realizētas. Jo tie talanti nedzimst tik bieži un ne katru dienu. Un kā jau es teicu, nevienmēr viņi dzimst tiem vecākiem, kas var atļauties ļoti varbūt tādas prestižas skolas vai Latvijā vai ārzemēs. Tā kā izglītības kvalitāte vispirms un izglītības pieejamība visiem ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Es arī piekrītu tam, ka te vairs nav vairs nekas jāizgudro. Šajā ziņā paņemam tos soļus, ko ir izdarījuši kaut vai Igauni. Igauni lielā mērā ir pamācījušies no Somiem, kas ir atzīti kā viena no labākajām izglītības sistēmām, un šis ziemeļa reģions ir arī tas, kas, teiksim, ir mums diezgan labi. Mums ir grūti teikt, ja tas būtu kaut kur tur Kalifornijā vai Japānā, tad mēs varētu teikt, jā, bet tas jau nedara mūsu klimatiskajiem vai mentālitātes apstākļiem. Tie ir ļoti tuvu un līdzīgi apstākļi.
Man šķiet, ka Somijas un Igaunijas piemērs ir labs arī tajā ziņā, ka viņi tieši šim jautājumam veltīja ļoti daudz uzmanības. Viņi, līdzīgi kā mēs esam iecerējuši taisīt diskusiju par šādu tēmu, viņi tās taisīja daudz un apzināti iesaistīja ļoti plašu loku. Un to ne tikai nevienmēr darīja ministrija vai valdība, to ļoti bieži darīja nevalstiskais sektors, kā šajā gadījumā. Un piedāvājot savus risinājumus, savu vietu diskusijai, akadēmiskas diskusijas notiekot, tev arī izveidojas vide, kur lēmums kļūst saprotamāks un pieejamāks. Un arī, kas nav maznozīmīgi, reiz par reizēm sēžot vienkārši kaut kādu noalgojot kāds eksperts vai ierēģiem vai politiķiem, izplānojot kādas reformas, viņiem šķiet, ka viss ir paredzēts un visu viņi redz, visus apstākļus ierauga un palaiž kaut ko garām. Un tā ir vieta, kur arī parādās kaut kāda aspekta. Varbūt kaut kāds elements, kas ir jāsaglabā, varbūt kāda problēma, kas nav pietiekoši aplūkot. Un to var tikai noskaidrot, ja sarunājas par šo tēmu.